izskatās, ka šo ievirzi jānāk, tad ir ļoti labas ģeometrijas zināšanas. Kā tur ir? Nu, ir tā, ka ir diezgan sarežģīti, jo nav tā priekšstata par to, kā tas telpiskais ar to plakano nonāk par zābaku. Cik tālu es tikus tagad? Nu, tik. Ko tu pati tur sazīmēsi? Ļoti teorētiski. Mums ir tāda aizdoma, ka tu izmantoji savu pēdu kā modeli. Tavs aizdomas ir pamatotas. Ko tu tur esi uzzīmējusi? Es uzzīmēju kājas vidus līniju. Kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi tāpēc, lai zābaks nesašķieptos. Un tāpēc vienkāršākais veids uzzīmēt uz manas netīrās pēdas ir kājas vidus līnija, tādā veidā parādot, kā tas atspoguļojas uz apava piegrieznes, uz izkalājuma. Es saku, nevar būt, ka tu pirmajā ievirzē esi jau to uztaisījusi. Centīgākie visu izdara. Tiešām? Nu, nē, es jau nākamī gatavu jau piegriezni. Kur viņas var likt lietā? Nu, daudzinājumā. Daudzinājumā būs kājās jaunie zābaki, es ceru. Es domāju, ka būs jau ātrāk. Amát pályát kodállábad, amádan átadalísz, Minä kataks kodállád, minden ebolvadalísz, Vörösjema vasta tulab, vörösjema väratiep tā minden valdi, Joutam čupakainavas, Didiridi-tai-tai opsassa, Didiridi-tai-tai ramda, Didiridi-tai-tai opsassa, ramda-daridi. Iespiest pieniņa lapas, jo tās ļoti piestāv. Es vienkārši ļoti mīlu pienenes un es ļoti pienenes daudz savā dārzā esmu iesējusi un visu laiku es kādu dienu braucu uz veikalu un pērku mālu. Mājās es jau esmu sataisījis tādu kā istabā sev mālu stūrīti. Visu laiku, katru nedēļu, sestdienu un svētdienas skrienu ārā un ņemu pienenes. Un visu laiku skrienu atpakaļ mājās, ņemu taisu mālu traukus un iespiežu. Un mamma ar tēti virtuvē izmanto tavus trauciņus? Jā, ļoti daudz reizes. Visu laiku prasa traukus, kad Ome visu laiku netīšām saplēš traukus, viņa visu laiku man prasa rezerves traukus. Ome netīšām saplēš? Nu jā, viņa vienkārši visu laiku sūdz, mazgā un netīšām paskrien garām. Tā viņai patīk to trauciņu? Nu jā, apmēram viņai ļoti patīk mani darbi. Es pagaidām taisu divas šādus pusītes, kuras mēs, manuprāt, liksim no sākuma kaut ko ieliksim iekšā, tādu, kas grab un salipināsim kopā un viņš skanēs. Tas tāds mūzikas instruments? Nu jā, kā grabulīts. Es nezinu, ko es taisu. Es taisu divas maziņas bļodiņas. Didiridi-tai-tai ramda, didiridi-tai-tai opsassa, ramda-daridi-ra. Ko taisam? Aprots pirmo jāuztais sev. Draudzene ir apkārusies ar visu kaut ko, man nav nekā, un tad jāuztais kaut kas pirmo reizi. Apkārusies? Nu jā, viņa visu kaut kas ir. Viņa jau ilgus gadus jau brauc uz nometnēm un visu kaut ko sev taisa. Uztaisīs mazas saktīti īstenībā. Tas
diezgan elementāri. Nevajag iespringt pārāk. Un no sudraba pašu uztaisīts, tā kā būs interesanti. Kur liks lietā? Pie Linu krākli izdošu šo draudzenei. Jā, mums ir darījums. Viņa uztaisīs man Linu krākli, un es viņai uztaisīšu sakti. Tā kā mums jau godīgi apmaiņa? Jā, apmaiņa ir, bateris notiekās, tā kā nevajag neko pirkt, var arī mainīties. Es iešu augšā un noliku savus kurpus, un tad es došos jau ēst. Bez kurpēm? Ar čībām. Ar čībām drīkstēt tikai? Nē, var ar kuriem zābakiem, bet es iešu ar čībām. Kāpēc tā? Tāpēc, jo man ir smilšains kurpes, un es negribu kafejnīcē ar smiltīm ienākt iekšā. Ļoti pareizi. Tu vari iztikt no vienas maltītes līdz otrai? Vai vēders sāk kurkstēt, kā tev ir? Laikam jau, kad vēders sāk kurstēt, jo man ļoti gribas ēst parasti pēc visām tām nodarbēm. Un tās nodarbes ir ļoti nogurdinošas. Tāpēc, jo šobrīd es arī esmu mazliet nosvīdis un ēst arī man gribas. Bet tu lielas porcijas lietas uz šķīvu principā? Kā man ir, ja man pārāk negaršo, tad es jau maz, bet ja man ļoti garšo, tad es jau lieku ļoti daudz. Tā daudz. Un kā tev te garšo? Ļoti garšo šitais ēdiens, ir ļoti labs. Olas, kas bija šovakar, bija garšīgas. Brokastīs, domā? Jā, brokastīs. Pelčos, protams, ir ārkārtīgi skaisti, bet paceļot to nedrīkst laist garām ne par ko. Mīļie nometnieki, jūs šodien dosieties ekskursijās, tādēļ neaizmirstiet ar savu ceļot prieku padalīties arī ar mums.